Beidzamos gados mēs esam īpaši piestrādājuši un mūsu zinātniskā darbība virzīta pie tā, kā labāk risināt vēju problēmas, pielietojot lāzeru tehnoloģijas. Un lielāko daļu operāciju mēs veicam šobrīd etapveidīgi. Tas nozīmē, ka kā pirmais etaps mēs parasti sākam ar lāzeru operāciju, izārstējot dziļāk esošās virspusējās vēnes, bet arī lielākos atzarojumus, un pēc tam nogaidot 3 mēnešus. Ko tas mums dod? Tas mums dod to, ka pacientam pēc operācijas praktiski nav sāpju, nav jānēsā kompresijas zeķes, pacients var pilnvērtīgi aktivizēties tajā pat dienā, un šie izspiedušies atzarojumi, kas parasti pacientu uztrauc visvairāk, šo 3 mēnešu laikā tik tālu samazinās. 80% no ārstētiem pacientiem pēc tam ir apmierināti rezultātu, un viņam nav nepieciešama nekāda papildus ārstēšana. Bet ar šo metodu, šo tādu etapveidīgu ārstēšanu, mums ir ļoti būtiski izdevies samazināt dažādu veidu sarežģījumu skaitu. Un tas manā skatījumā ir vislielākais ieguvums pacientu veselībai.